Nu ko, beidzot NRG video turpināsies. Šodien ir 11. oktobris. Rekur uzliku jau variovāku atpakaļ virsū. Šito rekur lupata, lai netīra grīda nepaliek. Nu, tāpat ir netīrs, bet nu labi. Un rekur atnāca man stoks cilis. Jauns. Nu, Motofors lētais, protams, tūlīt visi heiteri sāks rakstīt. O, šito sūdu nopirki. Man vienalga. Reku, te ir gredzeni, pirksts un tie sprosti. Reku, pats cilindrs, virzulis iekšā un blīve. Blīve es apsmērēšu ar hermi, lai šitajā visā, nu, zin kā tas ir Motofors. Nevar jau zināt, cik laba kvalitāte, tomēr vajadzētu labāk hermētiķi. Un, nu, bez galvas viņš ir, maksāja 36 kaut kas tur. Kroč 36 eiro maksāja cilis. Nu, normāli, es tā teiktu. Karbis man jau tur stāv stok, 17,5 karbis. Rekur kamera lādējas, šobrīd caur telefonu filmēju. Tāpēc varbūt bišķītiņi ir tā savādāk, tā kvalitāte, skaņa varbūt savādāk. Bet ko es tagad darīšu? Es tagad ņemu nost to cili, kas man tur ir. Tas arī ir mans oriģinālais stoks. Viņš ir nokļņīts nahuj. Viņam tur riktīgi dirsā ir īstenībā. Es domāju, ka varbūt pieliks un varēs braukt, bet nē, nebūs. Jo, nu labi, galva paliks tā pati. Būs cilis jauns, virzulis jauns, gredzeni jauni un viss. Tā kā tā. Eļas bačoks ir. Tur, es domāju, bišķītiņi vajadzēs kaut ko ieliet līdz šajienai. Tā, lai dačikā vismaz pēc atslēgas, lai tur dačikā šitā eļas lampiņa nedeg. Nu, es tā domāju. Man jau tā lampiņa netraucē, bet noteikti ir kaut kāda gudrīša, kam tur traucē, ka tur lampiņa deg. Tā reku pagrieziens salausts. Otrs ir normāls, otrs ir salauzts. Numura nav. Numuru nezinu, braukāšu bez numura vai reku tur to numuru uzlikšu, kas tur ir. Reku to. Tā kā tā. Labi, ņemu instrumentus jaucu. Ņemu noši to lūzni, lieku virsū jauno. Un tad tālāk skatīsies, kā būs. Nu, lūk, noņēmu nost stoku cili. Hermētiķis man šeit ir ļoti labi pastrādājis, jo galva ir pielipusi klāt. Bet nu to dabūs nost, tur nav problēmas. Un rekur es varu parādīt to virzuli. Nu jā, viņš beigts ir. Jo tur gredzens atcepušies ir. Man tepat pilnīgi hermes ir uz špiļkām. Nu, tas nekas, es tā domāju. Ka būs šitā blīve jānoņem nost tulītās. Tā ir no Stage 6, tā Sport Pro blīve. Tā kā tā. Nu, tūlīt ņemu virzuli nost. Nu, ko var redzēt. Jā, tur viss slikti ir. Tā kā metams ārā, es tā teiktu. Labi, tūlīt dabūsim to galvu nost. Mūzika skan. Dabūsim galvu nost. Un tad jau varēs likt jauno visu virsū. To es vēl parādīšu visu. Tie, kas nezin, tiem varbūt būs interesanti. Tie, kas zin, tie var vēl paskatīties, kā es te čakarējos. Gan jau kaut kādu figņu vēl pastāstīšu. Tā kā tā, labi, maucam. Tā, nu rekur es vēl tagad parādīšu tuvumā visu. Blīve, metāla. Nu, šito es rādīju. Virzulis. Nu, virzulis kā virzulis. Reku, te tāda bultiņa ir. Nu, var redzēt. Nu, viegls. Viss kā vajag un reku pats cilindrs. Nu, viss kārtībā viņam, viņš ir jauns. Tur vienīgi. Nu, ir tāds asas malas nesmukumi dažādi. Nu, pa 30 eiro, es domāju, pie vienas vietas īstenībā. Protams, ka viņi var vēl bišķītiņu pavīlēt. Bet es to nedarīšu, jo es tagad neko netaisu. Tādu, lai man būtu ķipa 50 kubi tur super krūts, jauda un tā tālāk. 49,9 ir rakstīts. Nu, viss kā vajag.
Uz stoka gan nebija rakstīts 49,9, tur nekas nav rakstīts reāli. Kas jau ielika atpakaļ kastītē. Tagad atliek tikai noņemt nost virsū. Un tad jau var likt virsū visu. Nu, es domāju, tagad pulkstens bija cik kādi 2 gandrīz. Nu, uz kādiem 4 gan jau es būšu visu salicis. Cerams. Tā kā tā. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Es viņu tikko pielaidu, visi kārtībā. Karoči, galva vecā, sveice pilnīgi jauna ir, cilis jauns. Nu, karoči, visu saliku, viss ideāli sanāca. Ar hermi pasmērēju visu. Ar kurbuli pielaidu. Nu, bez filtra pagaidām, jo es tikai tā iedarbināt, pārbaudīt, vai viss ir. Tūlītās izslēgšu mūziku. Tā. Ņemam, pagriežam atslēgu. Kurbulis. Bum! Viņš ir dzīvs. Ideāli. Es vēl pat neesmu pieskrūvējis klāt izpūtēji, bet viņš ir nenormāli klus. Es nezinu kā, jo rekur. Flanci var redzēt rekur. Viņš nav pieskrūvēts nemaz. Un viņš jau ir tik klus. Jā, te ir no startera vadiņi, jo man nav startera. Es domāju, šito pieskrūvēšu kaut kur. Bet viņš ir nenormāli klus, un tas man baigi patīk īsnībā. Raka čauku pievienoju. Viņš būs šitā te. Te es plasmasām noslēpšu. Tā kā tagad atliek tikai visu likt kopā, es tā domāju. Nu, un, protams, vēl gan jau, ka karbi būs jāparegulē. Nekā tas ir stoks. Šitā man liekas... Jā, šitais karbis man bija ar dērku. Man tur 75. dīzi, ja nemaldos stāv. Tā kā to būs jāpārbauda. Bet nu es sākšu ar izpūtēju, pieskrūvēšu klāt. Un tad likšu visas plasmasas. Tad stumšu ārā, ka Mika Taifūns stāv. Stumšu viņu ārā, uzsildīšu un tad es izbraukšu kādu līkumu. Un kamera lādējās. Joprojām, lai viņi tur lādējas, joprojām telefonu filmēju. Un tad, kad es braukšu, es uzreiz domāju, es likšu kameru, lai redz visi, kā viņš brauc. Pilnīgi tikko salikts. Pa transmisiju. Transmisija tur ir 5,5 grami ruļļi. Un šitien viss stāv no Mika. Tur ir Malosī dzeltenās vai baltās sajoga atspers, jo es esmu ielicis Mikam savējo torgraivu, jo viņam vairāk vajag nekā man. Tā kā tā. Nu, ļoti forši ir. Ļoti labi, ka sanāca viss. Tūlītās tad jāņem skrūvgriez rokā un jākruķī. Nu ko, energā salikts. Ka viss plasmas ir virsū. Izpūtējs pievilkts. Kaut kādi fejktēs numuri. Jo šitien stāv tie, kas bija virsū. Nu tā, lai var vismaz aplīšus izbraukt, testēt. Nu, te ir pagaidām nesmukums. Un šeit ir nesmukums. Tā kā tā. Nu, šodien jau ir nākošā diena, šodien sestdiena ir. Vakar nesanāca ko daudz vēlāk filmēt. Arī neizbraucu normāli. Nu, tikai tik te pa garažām. Tā kā tagad, nu es jau zinu to, ka tur dīzlēcēs mazāk ielikt. Tāpēc es tagad uzreiz ņemu nost karbi, ņemu nost filtra kasti un ielikšu 65. dīzi. Nu, kaut kur man tur plauktiņā jābūt. Šitajā kastē vajadzētu būt. Rekur. Nē, šitās nederēs. Šitās bišķi pa lielu. Nu, tā kā tā, labi. Jaucam ārā. Un reku karbi noņēmu. Dīzi atradu. Skrūvgriezis ir. Un tas viss ir vajadzīgs tā, lai nomainītu dīzi. Noliku šitā kaut kā kameru. Reku te apakšā. 2 skrūvas, nekā grūta nav. Paņem, atskrūvē vienu.
Atskrūvēju otru. Reku vaļā, jau viena puse ir vaļā. Ceru, tur tā mūzika fonā netraucē. Rekur, viss nost. Rekur ir galvenā dīze. Te ir kaut kāda dīze, te ir vēl kaut kāda dīze. Šitā, man liekas, ir čaukam domāta, ja viņi ir tieši zem čauka. Un tā varētu būt vienkārši apgrieziena dīze. Un te iekšā stāv 75. Tur ir uzrakstīts, nezinu, vai redz, bet tur ir uzrakstīts. Tā kā arī ar to pašu mīnus skrūvgriezi ņemam, atskrūvējam vaļā un ar pirkstiem kaut vai. Un viss, dīze ir ārā. Reku ņemam 65. dīzi, liekam iekšā. Pieskrūvēju ar pirkstiem tik cik iet. Nevajag ar dīzēm pārcensties, viņas ir trauslas. Rekur. Un nedaudz ar skrūvgriezu pievelku un viss. Dīze ir nomainīta. Pēc tam paliek tikai uzlikt šito vāciņu. Un aizskrūvēt ciet abas skrūvītes. Un, protams, tad, kad ir noņemts kārbis, ja to dara kādu pirmo reizi pat miljonus gadiem, tad iesaku arī pastīties blīvi. Šeit nāk arī blīve. Un ja viņa ir jau tāda plakana, sacietējusi, tad ir jānomaina, lai nesāk tecēt. Šito karbi es jau esmu taisījis vaļā, te blīve vēl ir laba. Plakana nav, bet ir bišķīt acieta. Un tā kā man nauda nav šobrīd, tāpēc es nemainu. Un viss, karbis ir gatavs, likt atpakaļ. Nu viss, saliku visu atpakaļ. Karbis ir, filtra kaste ir, viss turās, nekur nepazudīs, cerams. Un tad, ja kāds nezina, kad maina dīzes, tad ir jāiztecina benzīns no kārbja ārā, vienkārši apgriežot otrādi viņu. Un tad, kad saliks visu atpakaļ, viņš uzreiz nepieliks. Viņš var pielikt uz dažām sekundēm, bet pēc tam būs bišķītiņi jākorbulē, jo ir tukšs karbis un tā kā tas ir loģiski, tukšs karbis un nepieliks. Tā kā tā. Tagad es kurbulēšu viņu, iztumšu ārā, uzsildīšu, tad likšu kameru pie ķiveres un mošīsim aplīti. Nu ko, viss? Pielicu. Nu diezgan ilgi vajadzēja kruķīt, bet pielicu labi. Rūs plusi. Tā kā ir labi. Nu izlieku kameru un daudzam, ja? Jāpasaka, bļeņ, tik ilgi neesmu brauc, ka es jau aizmirsu, kā jābrauc. Pagaidām ir labi, pagaidām labi. Tas tā ir pa kuļu, man jau reāli besīgi un tā. Bet vispār brauc labi, vispār nekāda vibrācija nav. Labi, it kā jau ir ideāli, es varu tieši iebraukāt ātrāk kā 48 un neiet. Tas ir ķipa labi. Tajā pašā laikā nav labi, jo man jāčakarējas un jāregulē viss. Šitien laba kebabnīca ir. Visi, kas brauc uz Olēm, iesaku tur ieiet. Kebabs 7 eiro, burgeri 6,50, vai reku blakus Rimī. Reku stacija, dažu minūšu no stacijas gājienu, kāds 3 minūtes varētu būt.
Piemēram, tur ļoti garšīgi. Burgeri lieli ir, sulīgi. Karoči reklāma tikko uztaisīja. Iebal. Reāli tik nepierasti braukt kājām. Kājas tik augsti ir, stūra augstu. Un šaura vēl pie tam tā stūra ir. Nu tā ir, ka pēc Elsnieku uzkāp ir kaut kāda rolleri. Nu uz pusgāzi viņš iet labi. Man tik kaut kā iedod vairāk tālu reizē. Ātrāk kā 6,5 tūkstoši neiet. Kājas ar šitādu vēl bija ratā močīs, jopti gulī. Tas ir vispār kaut kas cits. Nē, nu vēl jau ir variants uzlikt 21 mm karbi un pamēģināt to noregulēt. Vienīgi tad man sanāk likt sporta filtru un tad viņš būs skaļs. Un ar tādu es vēl nevarēšu ne pieregistrēt un es domāju, ka neviens arī negribēs pirkt tādu. Pamēģināt jau var, ja pat čistīgi viņš brauc, varbūt arī ratā varēs uzcelt stoku. Nu jā, man neiet. Reāli šobrīd brauc uz pusgāzi. Pulkstenis gan apkujēna atpaliek. Un rāda, ka ir 2,41. Un īstenībā ir kādi 11,12 tikai. Tas ir normāli, man atķīts, ka bija atvienot. Mika gribēja sev taifonam ielikt, jo manējais stāvēja ilgi. Tā arī viņš tur palika. Ko tu bremzē, bļaļ? Nu, bļaļ, nu jopt vai maķi neviena nebija nahuj. Ko tu bremzē, bļaļ? Nu, reku no starta viņš labi stāv. Pēc tam viņam kaut kāda kērņa notiek. Es iedodu pilnā un tagad atkal. Neiet nikujā. Nu, reku te kaut vai apstāšos tulīt. Vai apgrieziem nokrīt. Nu, rekord. Nu, bišķi pārdīvā pušu stukām viņš tur. Nu, reku mašīnas vai pabrauc. Uzreiz dodu pilnā ručkā. Bija aizgājis gandrīz līdz 9,000. Kas viņam notiek, es īsti nezinu. Vēl man ir variants, ka man stāv Mika torkdreivs taču iekšā. Un man ir tāda aizdoma, ka viņam kaut kas tur ir sapis. Tāpēc viņš nevarās vaļā, jo Mikam bija tieši tāda pati problēma. Starts bija, un tad pazuda. Tad es ieliku savu torkdreivu ar sajūgu, atsperi, nu, karoči visu kopā. Un viņam pēc tam aizgāja. Es īsti nezinu, ko man tagad darīt. Labi, aizbrauksim par taisu uz garāžu un patraukt. Pamēģināt vēl kaut ko. Jo ierobežotais es vēl neesmu ielikt pie variātora. Labi, vienkārši pamēģināsim tur. Torkdreivu nomainīt. Cik es esmu, 13 km jauno cilindru nobraukt. 13 km. Nē, nu, nav jau sūdīgi it kā. Vai arī vienkārši šitais skarbis, kas man stāv. Šitais arī ir Mika, jo mans oriģinālais ir kaut kur uzreiz. Es zinu, kur ir mans oriģinālais. Viņš ir pie Kristiāna. Kā būs jāķer Kristiāns rokā. Lai dot karbi atpakaļ, jo tas bija točs no manējais, viņam bija aizdevis jau ļoti sen. Un viņš joprojām nav atdevis. Tāds jūtas, ka riepus būtu galīgi tukšs.
tā arī varētu būt. Jā, ratā vēl nevar. Jāparegulē būs visa tā transmisija, viss jānoregulē, tad varbūt var uzcelt ratā. No pilnīgas nulles varbūt arī var. Nu jā, gan galīgi jauda nepietiek. Zīpa puscels vispār ir cita lieta. Zīpam tā bāka ir apakšā, motorēka neiet. Tāpēc jau viņš svēr daudz vairāk, viņš ir lielāks nekā zīps. Man liekas, bišķi pa daudz pazarēja jau. Bet no... Tagad vispār nesanāk uzcelt viņu. Labi, braucam uz garažu, pamēģināsim torque drivus samainīt un tad izbraukšu atkal līdzi. Nu, karoči, es jau visu esmu pamēģinājis, nekas nemainījās. No Mika ņēmu torque drivu, liku iekšā, tikai starts mainījās. Viņš palika tāds vēlāks, un tad tas pats bija. Vienīgais, ko es neesmu mēģinājis, es neliku šo 21 mm 21 karbi. Un tas ir pa daudz. Tas ir ļoti pa daudz stokam. Nu, pēdējais variants, kas man paliek, ir reāli gaidīt no Kristiāna manu īsto oriģinālo karbi un likt to virsū. Ja tas man 100% gāja. Ja Kristiāns būs viņu nopist, nu tad es viņam teikšu, lai pērk jaunu. Bet nu tā kā tā, nu tā arī laikam video beigsies. Kaut kad gan jau būs cits video. Nu, gan jau tuvāk ziemai. Tad, kad sākšu visus šitos te sūdus taisīt, visus šitos, no pa taifūnu gan jau būs kaut kādi vidžiki. Nu, visdrīzākais, kā biežāk video būs ar krosinieku. Es ar to vairāk braukāju nekā ar viņiem, nekā ar šitajiem te dranduļietiem. Nu, tā kā tā.